Informācijas tehnoloģiju attīstībai Latvijas publisko bibliotēku tīklā dāvina programmatūru uz 17,7 miljonu ASV dolāru vērtībā. Par to 2010. gada 24. novembrī paziņoja uzņēmums Microsoft. Preses konferencē filiāla bibliotēkā Vidzeme Rīgā piedalījās kultūras ministrs Sarmīta Ēlerte, Microsoft reģionālais vadītājs Centrālajā un Austrumeiropā Marsels Šnaiders un valsts aģentūras kultūras informācijas sistēmas direktors Armands Magone. Šis ir viens no dāsnākajiem korporācijas Microsoft dāvinājumiem Latvijai, kā arī visā Austrumu un Centrālās Eiropas reģionā. Iepriekš, 2007. un 2008. gadā, Microsoft ziedojas Latvijas bibliotēkām programmatūru 9,1 miljonu ASV dolāru vērtībā. Līdz ar to kopējā mūsu valstī ziedotās programmatūras vērtība sasniegusi 26,8 miljonus ASV dolāru. Jaunais dāvinājums ietver 28 dažāda veida beztermiņa lietojuma programmatūras un klientu pieejas licences, kas ļaus visu 874 bibliotēku brīvpieejas datorus aprīkot ar šobrīd jaunāko programmatūru un nodrošināt atbalsta funkcijas darbstacijām. Valsts vārdā pateicību Microsoft par atbalstu un ieinteresētību Latvijas attīstībā izteica Sarmīta Ēlerte, kultūras ministre. Šis dāvinājums, kas ir turpinājums iepriekšējam, ir iespēja katram cilvēkam Latvijā pilnīgi neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo, cik viņam ir gadi, vai viņam dzīvē ir veicies vai nē, vai viņam ir darbs vai nē, kļūt par daļu no modernās 21. gadsimta pasaules. Un tas mums, kā valstī, ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir ļoti svarīgi, lai visi mūsu cilvēki, katrs atsevišķi, būtu izglītoti, konkurētspējīgi, jo valsts tad būs izglītota, konkurētspējīga. Un no šī viedokļa bibliotēkas šobrīd visā Latvijā, visattālākajā Latvijas vietā, ir šie svarīgākie atbalsta centri cilvēkam, kopienai, vieta, kur sanāk kopā, vieta, kur kļūt gudrākiem un spēcīgākiem. Sadarbojoties ar Bila un Melindas Geitsu fondu, Microsoft ar programmatūru atbalstīs arī citas valstis, kurās tiek realizēti Geitsu fonda globālo bibliotēku iniciatīvas projekti – Čīli, Meksiku, Botsvanu, Bulgāriju, Lietuvu, Poliju un vēl citas valstis. Yeah, so we believe that it is important that everybody might access technology from different reasons. And we know around the world there is a digital divide. So some people have the opportunity because of their wealth and richness to access technology, and some others are not able to do it. We know in Latvia there are 1 million internet users. 60% of the households have a PC at home, but there are many people they don't have any access. So we are really interested that these people have access to technology because it's a part of the society, it's a part of the success, of the private success, and it's a part of the happiness of the people. And if we are able to contribute to that, to the happiness of the people, and to the contribution to the success of the people, that's what we would like to achieve. 2006. gada novembrī tika parakstīts līgums starp Geitsu fondu un kultūras ministriju par publisko bibliotēku attīstības projektu Trešais tēva dēls uzsākšanu Latvijā. Jau 4. gadu pēc kārtas šo un citus bibliotēku projektus īsteno valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas. Mēs esam cītīgi strādājuši pie tā, lai šādi dāvinājumi būtu vairāk. Mēs esam strādājuši gan ar visām publiskajām bibliotekām, gan neredzīgo biblioteku. Šī infrastruktūras izveide vairāku gadu garumā ir nesusi tos labos augļus, ka cilvēki šobrīd ejot uz biblioteku prasa un zina, ko paprasīt, kas ir vajadzīgs viņiem. Un viņi prasa ar vien jaunāku un jaunāku programmatūru. Un mēs nevarējām nepiekrist tam, ka programmatūra ļoti ātri noveco un ir nepieciešami uzlabojumi gan šajā drošības jomā, gan programmatūras ātrdarbības jomā un, protams, arī jaunās funkcionalitātes veidošana. Microsoft nāca mums pretī
pavisam reāli dāvinājumu veidā. Mēs jau šobrīd jau esam saņēmuši visas atslēgas nepieciešamās, lai varētu nomainīt šo programmu un nodrošinājumu visās bibliotekās. Mēs centīsimies to izdarīt iespējami ātrākā laikā, un tad kopējais tas mūsu dāvinājuma apjoms ļaus papildus šīm darba stacijām strādāt arī kopējā vienotajā tīklā. Šī kopējā vienotā tīkla, teiksim, tā koncepcija, kur mēs esam ilgāku laiku strādājuši pie viņas, lai šie ar autortiesībām aizsargātie satura materiāli taptu pieejami visās Latvijas bibliotekās, to ir iespējams realizēt tikai izmantojot šo jaunāko veidu programmatūru. Gribētos ļoti lielu pateicību teikt gan Microsoftam, gan Bill un Melindas Gates fondam par šo dāvāto iespēju, jo, kā jau teica kāds no bijušajiem premjerministriem, Latvijas valsts jau varētu biblioteka attīstību veicināt, un noteikti to darīs, jo bibliotekas ir tā svarīgākā vieta, kurā iedzīvotājiem griezties, bet pateicoties šādiem ziedojumiem, tas ir iespējams ātrāk, efektīvāk un arī lētāk pret Latvijas valsts kopumā.